Esam Krakovā, un tagad braucam uz kurieni? Novīt Nark vai... Uz Bratislavu. Bratislava. Šodienai skats jums ir, lūdzu, tāds. Neko neredz, bet tur ir kalns uz leju, un mēs esam reāli kopā vienā gandrīz līmenī ar mākoņiem. Tur arī vēl ir, lai redzētu, ļoti skaisti, šeit brauc Polijā, uz beigām ritīgi tāds kalnēns, ļoti skaisti. Satikām vienu poļu džekini, kas mūs izmetinās, mūs nedaudz tāpēsim līdz 12 nekur. Tā kā viss kārtībā. Un vispār tik normāli, kur cilvēki šeit ir tādi riktīgi, kur viss izpalīdzīgi tādi jauki, kur baigi maz runā angliski, tāpēc tā redz kurš runā angliski. Bet tie, kas runā, tie ir tik forši cilvēki. Tagad domājam, mēs kaut ko lēnām, kāds vakariņas. Tad jau droši vien arī sāksim lēnām trimšanāt viņam. Tagad pulkstens ir 9. Rītīgs silts ir, saka, ūdens kā piens, bet ne no ledus kapu šoreiz. Tā, čilojums, tā īstenībā bija rītīgi izdevusies diena. Kad nespējas to, ka mēs netikām vēl īsti pār robežai. Līdz robežai mums palikušies 100 km kaut kur, tā kaut kā. Oskars ir uzdevumā. Viņš veic pozitīvu kampaņu, turpina Polijā rādīt, ka visiem viss ir kārtībā. Tas ir. Viss ir kārtībā.